Es jums šodien izdomāju padalīties ar 10 manām mīļākajām dzīves gudrībām par attiecībām. Cheers! Tā ir vīnogu sula. Nav gan. Man ir 15 gadi, ko jūs gribat. Esmu alkoholiķi. Draugi nāk un iet. Tas ir tikai dabīgi. Bet viņi nevarēs iet prom, ja jūs viņiem nogriežat kājas. Laikam ir nejauka aizdedzināt visas meitenes, ar kurām runā tev simpātija. Vismaz tā teikt policija. Puiši, lai parādītu, kurš attiecībās ir galvenais, jums kārtīgi jāiebalš savai meitenei pa sēdz, tā viņi domās, ka jūs esat pārāk jauks. Ja kamēr tu apskais savu simpātiju un nevēlies ar neveiklas klusums, pasaka viņam, ka viņš smaržo labāk, kad ir nomodā. Šis vairāk padoms puišiem. Ja jūs strīdaties ar meiteni, vienkārši pasakiet viņai, ka viņa pārspīlē. Viņa jūs pilnībā sapratīs. Vai arī jūs viņai varat pajautāt, vai ir atkal tās dienas mēnesī. Ja jūs simpātiju nevēlas jūs skūpstīt, liekat viņam noskūpstīt salvetīti ar kloroformu, un tad jūs viņu varēsiet savā pagrabā skūpstīt mūžīgi. Ir izteiciens, viņš maina meitenes kā zaķis. Tāpēc, ja jūs esat kopā ar savu simpātiju, satrasiniet visas viņas zeķis, lai viņš jūs nekad nevar nomainīt. Padoms puišiem, ja jūs simpātija saka, ka viņi vēlas tādas pašas attiecības kā Harlijai, Kvinai un Džokaram, izmetiet viņu ārā plogu. You always take shots from folks who just don't get the joke. Ja jūs simpātija saka, ka viņam patīk šausmu filmas, pasakiet, ka jūs esat sērijas labkava, lai viņam dot labu iespēju. Atceries, tu esi tas, ko tu eri, tāpēc apēdi savas simpātijas simpātiju. Es ceru, ka jums manas dzīves gudrības noderēja, un ja jūs vēlaties, lai es vairāk dalos ar savas dzīves uzzinātajām gudrībām un padomiem, spiežat like un atā!